1784. Tas on vērtīgs paskats. Nu, mums te mašīnas vismaz garām brauca. Nē, dzīve vieta. Un tas Rucava jau tāda nav tā, ka kaut kur Latgalē, kur nedzirdēt pat pagastē. Rucava tas ir pazīstama lieta tā visā republikā. Nē. Tā kā vienīgais, ka te nav, tomēr taisnība lēta visu. Jā, bet tieši jūsu māja tad ir pati galvenā, ka viņu sauc. Nu, tā, jā. Ir Sudārs pat ciems, viņš skaitās oficiālos papīrus. Man raksta, Kārtē arī bija. Sudārs ciems, tur mazliet, it kā. Nu, ir tāds aplis ir. Tur līdz tam kanālam, kur jūs pārbraucam, tur, te uz apakaļ ceļš, tāds liels pleķis. Kad viņš ciems bija. Tad ir Sudāra pieturs, Sudāra kapi, Sudāra skola un Sudāra mājas. No mājām cēlies ir. Jā, bet skolas jau tagad nav. Nav, tur dzīvo pārbūvēt un tā. Tā jau bija, kad vēl ceru laikos bijusi. Tā skola. Atcerēties, no taisu. Kā sacīt. Piedalījās karā, Andrijos cīņās. Bet tas Sudārgi, tas vārds baigi sarežģīts. Sarežģīts un nesaprotams. Es nevaru nekur pareizi uzrakstīt. Jā. Nu, kurienes vispār cēlē? Tas ir grūti pateikt. Tas ir grūti. Mans vecais tēvs ieprecējās, kad Sudāri gods. Tas nav vienkārši vārds, jā. Nav tāds vietvārds, nekas tāds. Īstenībā te vēl ne tūmā vispār. Sikšņi. Sikšņi, tas tāds atkal jāliek. Mums te visā apkārt tas lejas atkal nāk mums. Sikšņi, ko tu izbrauc ar Dubļana ceļu, posās pa ķēķisti. Jā, bija mēs garām braucām. Jā, tā ķēķis pusmuiža bija. Tāda koka, tāds līkums bija. Tā ir ķēķiste. Un tad ir Sudārjos vēl Hariskan, ja nav labi, ka nav ķēķiste vai sikšņi. Dunikas smuks skan, Dunikas pagasts mums bija, bet tagad apvienoja ar Rucavas novasu. Nu jā, bet šeit dzīvojot, ko tad tikai lauksaimniecība? Nu jā, man kaimiņš ar lauksaimniecību ņemās, tur mājas timbrs ir. Viņš ņemās, jā, lauksaimniecību, viens tikai vēl kaimiņā, vēl ir bružos ir, kas ņemās ar lauksaimniecību, jā. Ko cits arī? Nu, es paldies Dievam pensijās, man pietiekos pensiju. Vidējās, ka tas ir nepilni 200 lati vienam pietiek. Nesūtos, ka būtu badā biest. Nu jā, par apkuras nav jāmaksā. Par apkuri pagādāt tikai, pašām ir savus. Kur malku sagādāt, pagādāt tikai. Ko jūs darīsiet 18. novembrī? Jau, es pats nevaru, ja būs, kas palīdz vilks karogu un atzīmēs, kā vienmēr. Patrons tāpat es. Nē, es tā aktīvo, es neko tā, es arī mīlēju izbraukt un kaut kur piedalīties, ko tagad man šogad palika noķētas insuls, un pēc tam pa plecu viņam paliek tāds, ne šim ne tur, tikai klapi sev var apkopties. Tā es vienmēr taisīju izbraukumus, sakrēju pensiju, braucu uz Rīgu, uz koncertiem, uz mīlēju. Nu, tāds labvēlīgo tipu, atkal lielajā arēnā bijis esmu un visur. Tā regulāri ieplānot man, bet ka nevar pavācies un tad ir sūdi. Tagad es sūdu tā kā savas mājas būsekli tas. Nepatīk, kad palika tā veselība. Tā es nemaz neskumu. Tad uz Ventspili pie Brālēna atkal vienu gadu bija jau tā. Uz slāģi aptēvus noslēguma koncertu bija. Centos būt sabiedrisks. Nu, mājas ir tā ir vecs, 110 gadi jau. Tikai viņi tagad atjaunoja, sakārtoja.
Nu jā, mēs gaismā neredzam. Nē, no ārpus ar smuku ir jauns salējums ir. Ticēs. Iekšē, nu, varbūt neredzēsiet, aizbrauksiet Adriju, jā. Nē, neko tur redzēt. Un, šeit ir pasāta. Un grīda vēl vecs, tā nav mainīta. Tā ir varbūt 100 gadu. Tāpēc ir ekūta caurumu bijušai vēl jārais kūta. Tas jūs tajā bildā esat? Nē, tas ir mana tēvs, tēvs, tas strelnieks. Es esmu pats tur raukt uz Bardānais slāva lieliem matiem. Jaunībā, 24 gadi man. Kāda mati bija, es iesevāt un dzīvu. Tas ir vecākais brālis, tagad otrā pusē. Tas nav, tas ir mies. Tas ir, jā. Un tie ir. Aizmugurē senči riktīgie visi, man vecais tēvs vecā māte un visi bērni vecās bārstam, ka tad bija bērni daudz. Man tēvs, es ēšu pa labi, tas tēvam, vecam tēvam, vecā tēvs 861. Gada, man tēvs ir 896. Gada, 4. Veci. Tādā bija ilga valkus. Un tu fonā māja? Varbūt, jā, šitā pati māja fonā. No šīs puses tā bija tāda aizauguma pret ar rodu, tā puses tur ir. Tā te. Viss gājis, viss tur ir. Mums ir, mēs bijām Sibīrijā izsūtīti. Māte ar bērniem, tēvs nē. Tēvs ar vienu dēlu tajā naktī, ka tas šeit 9. gadu ziniet, mēs tur kaut ko jau ziniet, ja? Ar zinām. Es domāju. Un viņi bija izbraukuši ar zirgu uz Liepāju. Un naktī 25. martā iebrauca, savāca māte, veco māte, tā jau 80 gadīgu savāca. Man 3 gadīgu. Māsu un brāli to. Un Sibīrijā aizpūsti 7 gadus bijām. Pārbraucam. Tēvs palika mājā, tas saglabājās mājā. Jā. Ja citādi būtu, valsts būtu paņēmusi un bērndārs, liela māja, kaut kur būtu aizņēmusi, bet tā māsa palika. Kā tas ir bijusi? Jūs kompjūtera līdzi apskatāties, vai visi telefonos? Protams, visi telefonos, visi. Un šitie te mazie atkal. Kā jūs strādājat, tā kā brīvs tā tagad? Atvaļinājums sagatavojāt? Pēc uz valsts svētkiem ņēmām atvaļinājumu. Nu tā, daļu varbūt atvaļinājumu. Nē, nu nedēļu. Kurš nedēļu, kurš vairāk. Nu kā, kurš var pakārtot savot? Šitā man tas meitenes, viņš tā nedēļa pa gabalam. Viņi sastrādā, 2 strādā ministrijās un 1 ir vēl. Tas mans radinieks. Tā viņš tā pa gabalam garām bērā kaut kas. Tā ir jūs paņēmāt un sakārtojāt, sadomājāt patriotisku braucienu. Tas ir labi. Tā jums ir jau apmēram jau sazīmēts, kur kaut ko varētu, kas jūs sagaida. Tas jau labāk ir. Pēdējās 2 dienas būs smagas. Smagas tur, kur pa Latgali, jā. Pa Latgali un tālo austrumu pustūri, jā. Jā.
Mēs jau rīt plānojam 7 sēdēt uz riteņiem. Nu, mājā. Kā celsimies kaut kādos 6. Savu puģīļņiki vai domāju, tumps vēl tagad ir tomēr. No 7 mazliet ir. Jā, es tā manu, ka es tā aizdzīvu no nav celties, es tā arī kādreiz celos regulās, tāpēc, ka bija saulīt lietas. Tagad tā, ko es domāju, ko darīšu. Jā. Mums jau maksimāli jāizmanto tas dienas gaišais. Nu, ja tu tā lieta visīsākā kājas, kāds ir. Tā jums... Jā, nu pēc mēneša jau Ziemassvētku. Nu, jā. Laņš. Nu, varētu tad traukt, pusties uz panorāmu. Tas